un arī kolektīvu viedokli, bet es gribētu precizēt, kas tad mēs esam skolas administrācijā. Skolas administrācijā mēs esam 4 vietnieki. Tātad mums ir vietnieks mācību darbā, tā esmu es, tātad ir vietnieks informātikas jautājumos, skolotāja Ineta, un ir vietnieks saimnieciskajos jautājumos Gundaga Freiberga un arī skolas ārotbiedrības priekšsēdētāja ir šī viedokļa piekritēji. Tātad, kāpēc tieši Lāsma un kāpēc viņas kandidatūru mēs arī gribētu redzēt savus skolas direktora amatā? Lāsma ir pedagoģijas maģistrs. Lāsma ir sev pierādījusi arī vairākos republikas darbos. Viņa ir valsts jaunatnes iniciatīvu centrā darbojusies kā konsultants skolēnu līdzpārvaldes jautājumos. Lāsma ir izveidojusi un izdevusi pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma rokas grāmatu skolu līdzpārvalžu darba koordinatoriem. Lāsma arī mūsu Liepājas pedagoģijas augstskolā ir kā lektore, plašu audzinātāju tieši sagatavošanā. Lāsmai ir 28 gadu darba stāžs kā direktora vietniecei, un līdz ar to Lāsma arī pārzina visus normatīvos dokumentus, kas saistās ar skolu šajā jomā. Un Lāsmas kandidatūru ir atbalstījuši arī lielākā daļā skolotāju. Un mums ir dažādas, emocijas par to, kam tad būtu jābūt vai kam nebūtu jābūt. Bet mēs viennozīmīgi domājam, kad Lāsma šo pienākumu varētu pildīt ļoti labi.